9:37 minūtes, piekdien, 4. aprīlis. Šodien Valdē, Ārvaldim un Katēs veicinu vārdienam. Mums ir brīnišķīgs ciemiņš, Ainars Mielovs. Labrīt, Ainar. Es ar labiem vārdiem par brīnišķīgu. Jā, Ainars arī mūsu šodien ēno, un savukārt mūsu ēnas ēno viņu. Tas ir labi, kas metu ēnu, tas esmu īsts. Jā. Ēnmetējs. Mēs pirmīt ar Aināru runājam par to, kāds ir viņa klausītājs, kas ir tie cilvēki, ko tu no skatuves puses redzi zālē. Tas ir, ko es varu pateikt, labs, mans klausītājs tiešām ir labs un uzticams, lielākoties. Vairāk dāmas vai kungi, vairāk jauni cilvēki vai tādi nobrieduši? Ko tu domā ar vārdu jauni cilvēki, Retiņa? Jaunieši, tā kā mūsu ēnas. Nevis tā kā es pensionārs, drīzumā. Nē, tiešām visdažādākā vecuma cilvēki ir. Arī pusauģi un mans meitas, piemēram, bija, atnāca uz manu koncertu pagājušajā decembrī, tad Ziemassvētkiem jauno gadu mūzikas namā dēļ. Viņi saka, klausies, tur arī viens džeks no Olām ir atnācis klausīties. Es teicu, respekt. Ir ko gal galā jaunai paudzei ir jāmācās, kā tas pareizi jādara. Man tas bija patīkami, ka arī šādu žanru Latvijas superzvaigznes klausās Ainaram Mielovam. Ainars šobrīd gatavojas lielajam jubilejas koncertam Arēnā Rīga, vai ne? Man visu laiku gribās teikt Arēnā Rīga, bet Šaumī arēnā. Jā, Šaumī arēnā, un mums ir tas prieks un gods būt koncerta informatīviem atbalstītājiem. Mūsu klausītāji, starp citu, ļoti novērtējuši tavu reklāmu, kas skan reklāmas pauzēs, var dzirdēt. Viņi saka, tāda reklāma, kuru gribās pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Un tie nav bieži dzirdēti vārdi par reklāmām. Jā, ļoti meistarīgi uzbūvēti. Ir sārtāks paliks sarakstu. Jā. Es nezinu, vai es par spēju sarkt vai nē. Es tiešām sarkstu un esmu samulis un priecīgs dzirdēt šo tā kā pareizi atslēgas vārdi. Es saprotu, ka tu klausītājs aicinās dziedāt līdzi savā koncertā. Ir tāda devīze, ko esmu jau publicējis sociālos tīklos, dziedot kopā no pirmās līdz pēdējai minūtē. Repertuārs tieši tā ir atlasīts, un iepriekšējā reizē, kad es pie jums biju, man liekas, es nodziedāju tādu zipu koncertu. Dažas dziesmas iztrūka, bet šodien mēs dzirdēsim mūsu klausītāju zināmu dziesmu jaunās skaņās, un tā ir dziesma Nedalāmā. Es saprotu, ne tikai tu, bet tev ir arī līdzdziedātāji šajā dziesmā. Jā, šajā ierakstā piedalās ne tikai man šī brīža kombo, bet arī vīru vokālais ansamblis Skola Kantorum Rīga, kura dibinātājs un vadītājs ir ilgus gadus ir Gunters Prānis. Un piedalās viņi nevis nejauši, nevis tikai manas iegribas dēļ, bet tam dēļ, ka šie 8 dziedošie kungi šajā lielkoncertā 25. oktobrī būs mani papildus dziedātājiem. Latvieši saka backing vokālisti. Backing vokālisti. Atbalstošie dziedātāji. Tās standarts jau ir izstrādājies, ka lielkoncertos ir 3, 4, 5 dejojuši dziedošas meitenes. Man būs puiši 8 kungi. Ar to, vai viņi dejos, to es vēl nezinu, bet es visticamāk, ka jā. Bet dziedās viņi varēni, to es gāžam. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Radio Skondo. Labrīt, ir 9:46 minūtes, bez 14 minūtēm 10. Labrīt, tik labs vārds ēnmetējs. Ēnmetēji. Mēs šodien esam ēnmetēji, mums 7 ēnas, un pēc tam jau nāks arī vēl. Un mums ir viesis Ainars Mielovs. Labrīt, Ainar, vēlreiz. Par dziesmu iepriekšējo. Gribēju piebilst, ka jaunais nosaukums ir tagad Nedalāmā. Iekavās kā papildu nosaukums ir Ubi Caritas et Amor. Pilnais teksts, kas tiek dziedāts, skan šādi: Ubi Caritas et Amor, Deus ibi est, kas ir klasisks liturģisks teksts, un latviešu valodā nozīmē, kur ir labdarība un mīlestība, tur ir Dievs. Tā kā, idejas pētījuma ziņā šīs divas lietas sasaucās. Un nevis otrādi. Jā, jo Skola Kantorum Rīga ir faktiski senās mūzikas ansamblis, kas ļoti bieži dzieda grigoriskos dziedājumus, un tam ir dziļāk vēsture. Kur tu mācījies latiņu valodu? Es iemācījos pirms 2 dienām Google Translate, bet es tikai zinu dažus vārdus. Ļoti moderni un mūsdienīgi. Jā. Mums ir, teiksim, no tavām dziesmām klausītāji ļoti iemīlējuši arī tavu, kā tu pats izteicies, vienīgo normālo dziesmu, jā? No kurienes šāds apzīmējums? Stāsts bija tāds, ka cilvēki ir pamanījuši, ka es arī nodarbojos ar dārzkopību.
pēdējos apmēram, jau gandrīz 20 gadus un nepilnus. Un bija brīdis, kad mēs audzējam mellenes. Mums pamatkultūra ir dārza mellenes, tātad lielogu mellenes, un tad, kad mēs tikko sākām, tad teiksim, ogu noiets vēl nebija tik skaidrs mums. Un tad mēs vienu brīdi braucām arī uz Rīgu pie kaut kādiem pazīstamiem cilvēkiem, kur strādāja, piemēram, reklāmas aģentūrās un tam līdzīgi. Un es vienā tādā reizē biju atbraucis uz Rīgu ar savām melnēm tagad, nostājies. Jā, tā bija kaut kāda reklāmas aģentūra, ja nemaldos, jā. Un tagad tā mūsu draudzene meitene, es viņai piezvanu, saka, es esmu klāt. Viņa saka, paņem 2 puišus, lai aiznes tās kastes tur augšā. Un tagad atnāk meitene, atnāk puiši, paņem kastes, paldies, čau, aizbrauc mājās. Un pēc tam, ne uzreiz, bet pēc kādu laiku mēs satikāmies, viņa teica, bija smieklīgi saruna tiem puišiem. Viņi tagad tie puiši uzzina tās kastes augšā, cik viņiem varēja būt gadu, plus mīnus 25, 30, kaut kas tāds. Viņi saka, es noklausījos netīšām, kā viņi sarunājas. Tas viens saka tam otram, klausies, bet tas taču bija mielaus tā melnēm. Saka, kas tas tāds? Tas, kuram tā vienīgā normālā dziesma, tā tu saviņoja man. Vienīgā normālā dziesma. Un šis stāsts, jā, un tā es faktiski viņu eksploatēju, kā tāds nodribilējies komiķis arī savos koncertos astāst un cilvēks smējās galvenais. Tev jāsaprot, ka Čalis teica, ka tā vispār ir vienīgā normālā dziesma pasaulē. 9:49 minūtes. Iespējams, jā. To arī varēs dzirdēt Ainar jubilejas koncertā, bet gan pagriez skaļāk un dzied līdzi. Paldies, tev, Ainar. Paldies, laimīgi. Radio Skonto.